Apjuts un ievainots, kā no šūpuļa izkritis bērns. Vai kāds mani sauca? Oho, vadziko, kāds smuidrs tautu dēls uz likteņa sliekšņa sēž. Vīdieniņi, tas taču pats Leons no tiem tālrāžu pekstiņiem. Kam tad nu tik smags tas ģīmis, ko? Vai tad nu tik traka tā būšana, ko? Raudzīsim līdzēt, dosimies, dēls, visām tavām treideviņām dzīvēm cauri. Tai pirmā dzīvē skatos tikumiņu godā cēli, sava arodiņa meistars bija. Uz meitiešiem acis velti nemeti, prasmes kopi. Bet kas tevīm par ligu bija skārusi, kad tavs pīķis, kas starp diviem mietiem sprausts, pret sauli bezkaunīgi pacēlās spošs, kad līga ar savu liktenīgo lauleni šķērsoja ceļu, dēliņ, tad nu gan tev nogāja greizi. Kad savu sēklu bija dēstījis, bet bērns no līgas klēpja nākušais izrādījās vanskars, un meitai liktenis saprāte dzirksti laupīja. Tu pie sava sāna jau martu sēji, vai tā bija? Kad Martu ar savu zīzli jau bija biedējis un aizrunājis to sentēvu priekšā medus taku brist, šo 9 pērkoni gaisā spēra pie laimas raidot mūžīgā kalpībā. Bet nākošo, ko tavs garais Mārtiņš kāri uzlūkoja, kam vārdā Lisbete bija, liktenis vararatos svaidīja tik spēji, kad rūka tās atmiņu kamola pavediens, un šī savu miesīgu tēvu vairs nepazina no vaiga. Lai jūmis divreiz nogrābstās, Leon, kam tev Lisbetes vārdotājai rasai brunčos bija lēgt, kam liktenis kā zvanam žvāgoties bija lēmis. Jupis tevi rāvis ar visiem taviem meitiešiem. Nu vai zini, Leon, domā pats, ko tu pis un ko tu ārstē? Ai, Leon. Un pasarg Dievs, ja tu manu māsu,